Sveiciens podkāstā Ultraspēks! Klāts svētkiem un arī pārdomām pilnā gada nogale, kad skrienot Latvijas kontūras skrējienu, varam sākt prātot par nākamā gada skriešanas mērķiem. Un lai tu iedvesmotos ultralieliem mērķiem, talkā nāk Ultraspēka deva, ko šomēnes saņemsi dubultā, jo es tevi novembrī priecēšu ar veseliem 2 Ultraspēka stāstiem. Šoreiz Ultraspēkā tiekos ar Agati Armani. Agate skriet sāka 2015. gadā, taču savas pirmās 2 ultras viņa noskrēja tieši šogad, kurās viņai arī izdevās izcīnīt 1. vietu. Uzvarot Siguldas kalnu maratonā, Agate kļuva par Latvijas čempionu taku skriešanā. Lai gan pirmās sacensības Agatei bija šosejas skrējienos, tieši taku skriešana ir iekarojusi Agates sirdi šobrīd. Un es gribētu teikt, ka takas Agatei patiešām padodas. Papildus Latvijas čempionas titulu iegūšanai, šogad Agatei izdevās arī izcīnīt 1. vietu Stirnubuka skriešanas seriāla Lūša distances dāmu kopvērtējumā. Vēl šogad Agate bija arī Latvijas izlases sastāvā pasaules čempionātā kalnu un taku skriešanā, kur viņa startēja 2 disciplīnās. Sarunā ar Agati runājam arī par izdegšanu skriešanā, uztura nozīmi ne tikai sacensību dienā, bet arī ikdienā, par treniņu plāniem, sajūtu uzvelkot Latvijas izlases formu un to, ko ultrās nozīmē iziešana uz starta ar pareizo galvu. Kur slēpjas Agatas ultraspēks? Iesācēja veiksmē, disciplīnā vai citā apstākļu kopumā, uzzini sarunā. Novembris ir klāt ir patriotisma mēnesis, un es nevarētu iedomāties labāku veidu, kā sagaidīt valsts svētkus un pavadīt šo patriotismu mēnesi tieši šādā noskaņā, kā klausoties stāstus ar cilvēkiem, ar kuriem mēs lepojamies, un tajā skaitā ar Latvijas čempioniem. Un šodien man ir liels prieks Ultraspēkā tikties ar Agati, kura ir Latvijas čempiona taku skriešanā 2023. Čau! Čau, Ieva! Čau, klausītāji! Novembris ir ne tikai arī Latvijas dzimšanas dienas mēnesis, bet arī Ultraspēka dzimšanas dienas mēnesis. Un es zinu, ka tu arī esi Ultraspēka klausītāja. Un man ir jautājums tev, kā tu jūties otrā pusē? Nevis klausoties, bet esot šeit, Ultraspēka studijā. Klausoties Ultraspēku, protams, ir forši klausīties citu cilvēku, citu skrējēju pieredzi. Un tā kā tu klausies un iedvesmojies no viņiem, un tagad, kad tev ir jāsēž otrā pusē, tad ir tāds mazliet satraukums, bet arī forši, ka vari padalīties arī ar savu stāstu. Un tad, kad es klausījos, es domāju, varbūt man Ieva arī kādreiz uzaicinās, un te nu es esmu. Man tiešām liels prieks ar tevi tikties Ultraspēkā. Kā jau lielākajai daļai Ultraspēka viesu, es sāku ar jautājumu, bet tomēr, lai cik tas būtu klišejisks, bez tā šajā podkāstā nav iespējams. Kāpēc tu sāki skriet, kad tas bija? Tālais, ja nemaldos, 2015. gads, man tā šķiet, jo 16. gada aprīlī bija manas pirmās sacensības. Tas toreiz bija Big Bang skrien Latviju biķernieku posms. Kāpēc es sāku skriet? Noteikti es biju pareizajā draugu pulkā, kas mani uzvedināja uz skriešanu, jo es redzēju, ka arī viņi skrien. Es to laiku gāju vairāk uz sporta zāli, tā kā sportoju, stilāju svaru uz hanteles, bet par skriešanu tā nekad neiedomājos, un tas skatījos, ka viņi skrien. Domāju, es arī varētu pamēģināt. Un tā, tas pūlis, kas tur skrien, diezgan liels, un arī, ik viens cilvēks tur var iet un skriet un piedalīties. Domāju, es arī varētu pamēģināt. Un tā es arī sāku skriet kaut kur sporta zālē. Man liekas, ka tas sākumā bija uz skrejceliņa. Pēc tam jau ārā gāju dabā, un tā tas arī īstenībā pavilkās. Tad, principā, tu sāki uz skrejceliņa treniņus. Es sāku uz skrejceliņa treniņus. Protams, cik tur ātri kāda pulsa, par to es neatbildu, bet tas bija tas pirmais. Vienkārši pamēģināt, cik daudz var noskriet, kā var noskriet. Un tad jau, protams, gāja ārā. Ārā, protams, vieglāk skriet, tā kā var vairāk brīvāk kustēties un justies.
Tas tā vienkārši aizgāja. Pats no sevis. Jā, interesanti. Man liekas, šajā podkāstā vēl nav tāda pieredze, ka sāk ar skrejceliņu, jo tas tāds parasti piespiešanās variants, kad ir ledus ārā un tad vienkārši negribās riskēt varbūt, un tad tas skrejceliņš ir. Bet, un arī citi, kas tagad skrien ultras, saka, es vairs nekad neatgriezīšos uz skrejceliņu, bet kā ir piemēram tagad, vai tu arī skrien pa skrejceliņu, vai tu izmanto tikai takas un dabu? Nu, būtībā ir tā, ka uz skrejceliņu skrien tikai tad, varbūt, ja es aiziešu sporta zāli iesildoties vai atsildoties, bet no skrejceliņas vairāk nevar iedomāties, un pat arī ziemās, nu, piemēram, dzīvoju Siguldā, kur ir sniegs un ledus, pat arī tad es neeju uz skrejceliņu, tāpēc, ka esmu tik ļoti pieradusi būt tajā dabā, un es jūtos brīvi savās kustībās, savā tempā, ja vajag piebremzēt vai uzsākt ātrāk, tāpēc skrejceliņš priekš manis vairāk nav variants. Jā, sanāk, tu sāki šeit ir Big Bang skrien Latvija, tad šis ir šosejas skrējiens posmi. Tātad, ņemot vērā to, ka tu sāki skriet 2015. gadā un savas ultras tu noskrēji šogad pirmās, tad tu esi tas cilvēks, kas sāka palēnām un sacensības tev varbūt ievilināja šajā arī skriešanā. Tas ceļš ir bijis diezgan garš. Jā, es sāku ar šoseju, un tajā brīdī es nevarēju iedomāties par kaut kādām takām. Tas likās sarežģītāk, grūtāk, varbūt tur traumatiskāk, jo var aizķerties un vēl kaut ko. Bet tās sacensības arī ir bijušas tāds raibs piedzīvojums. Ir izbraukā tiešām daudz tie Big Bangi un reizēm varbūt par daudz. Es esmu paspējusi 2 reizes izdegt, vienreiz emocionāli, vienreiz arī notraumējusies, un tas ir vienkārši kaut kāda iziet caur tam visam tai pieredzei. Un arī, jo tu vairāk esi tajā pulciņā, kas skrien kopā ar citiem, viņi arī tev uzvedina uz citiem skrējieniem. Un no Big Bang es nokļuvu arī paralēli Stirnubukā. Bija vēl visādi mazie skrējieni, kas, diemžēl, tagad, ja nemaldos, vairāk nav. Un bija tāds laiks, kad braucu visur, katru nedēļas nogali, tad Big Bangs, tad Stirnubuks kaut kur. Un visu laiku visur jāpaspēj. Līdz pienāca brīdis, kad es vairs nevarēju, kad es vienkārši izdegu. Tad es kaut kādu laiku metu mieru skriešanai. Jo, protams, man tie treniņi un skrējieni, tur temps tur par ātru, puls par augstu, katru dienu skrien garāk vai īsāk, un tas vienkārši bija par daudz. Jā, tad paņēmu pauzi, tad es atkal atsāku skriet. Protams, arī tur atkal kā tur sanāca un kā iznāca, un es atkal tā kā paņēmu pauzi, bet šoreiz tā bija trauma. Bet pēc tam jau tomēr laika gaitā nāca apskaidrība, ka tomēr nevar tā bliest visu laiku. Un tad kaut kā tas viss nostabilizējās. Un tāpat turpināju skriet gan šosejas, gan arī taku skrējienus, bet tas nāca kaut kā savādāk, vieglāk un no citas skatu punktu. Šobrīd mēs tevi vairāk redzam taku skrējienos. Kas bija tas brīdis, kāpēc takas uzvarēja šo šoseju? Labs jautājums īstenībā. Šoseja man vairāk saistās varbūt ar tādu lielu ātrumu, ar to, ka ātri jāskrien, tur jābliež, un tie pusmaratoni nāca, un bija arī viens maratons. Bet tad es kaut kā vairāk sāku skriet pa takām, sāku arī pievērsties mazliet orientēšanās sportam. Ne tur profesionālā līmenī, bet vienkārši prieka pēc, jo man vīrs ir orientierists. Un līdz ar to es kaut kā vairāk sāku skriet dabā. Es pārcēlos arī uz Siguldu. Siguldu, protams, lieliski vieta, kur skriet takās. Un tā mīlestība tā kā tiešām vairāk pārgājas tam takām. Jā, pieminēji orientēšanos, rogainingu. Pastāstīji, kāda ir tava pieredze arī šajā jomā? Varbūt kādas interesantas sacensības vai cik grūti tas ir, cik viegli? Jā, rogainingi aizņēma mana un vīra dzīvē ļoti lielu vietu. Tas, man liekas, bija 18. un 19. gads, kad mēs piedalījāmies Rīgas rogainingu posmos. Gāja mums ļoti labi. Protams, vīrs bija atbildīgs par orientēšanos, es tikai tur skrēju līdzi, turēju tempiņu, jā, bet tas bija arī tāds foršs treniņš tādā ziņā, kad
mācīties takas, skriet par visu kaut kurieni, arī par urbānajiem, rogainīgiem. Tādi atgadījumi, nezinu. Nu, īstenībā bija viens Rīgas rogainīgs, kuram starts bija pie Kongresa nama. Mēs izvēlējāmies tādu interesantu maršrutu, lai nebūtu jāskrien tiešām urbāni pa pilsētu. Mēs skrējām vairāk kā uz ziemeļu pusi. Un es tā saskāpēju kājas, vienkārši Rīgā, kaut kur, nekurienē, tā saskāpēju kājas ar kaut kādām avenēm, brīkšiem. Es nezinu, kur mēs tur bijām, bet jā, mēs atgriezāmies atpakaļ finišā un es aizgāju pie medicīnas māsas. Teicu, lūdzu, izdariet kaut ko ar manām kājām. Un tad viņi man tā nodezinficēja tās kājas, ka man asaras sāk virt, bet tas bija viens tāds. Bet, labums ir tāds, ka var izbraukāt visādas vietas Latvijā, visu kaut kur pabūt, tiešām pieredzēt daudz ko, arī tos dalībniekus jau pamazām citus sāc iepazīt, jūs jau tur satiekaties katrā posmā, jau tur čau un veidojas varbūt kaut kāds cits paziņu loks. Un tā ir interesanti, ritīgi forši. Ja tāds tipisks skrējējs tagad klausās un domā, hei, varbūt man arī piedalīties kādā rogainīga posmā, ko viņam ņemt vērā. Viens ir skriešana, bet uz ko vēl jābūt gatavam? Jābūt gatavam, ka jāmāk bišķiņu orientēties, varbūt tiešām jāsāk varbūt bišķiņu tādu urbānāku vidi, bet vajag vienkārši izbaudīt. Nu, skrien, skaties kartē, izbaudi to visu atmosfēru, kad stāv startā un katrs aizskrien uz savu pusi un viss tas bērstā pašķīst. Nu, foršajā. Vai arī, piemēram, rogainīgs varētu būt tāds sporta veids, tev tā kā galvenais tās hobijs vai nodarbošanās ir tieši tā skriešana. Ja apnīk varbūt vai kļūst apnicīgs, tas skrējiens vienkārši no punkta A uz punktu B vai tie mūžīgie tempa treniņi, vai rogainīgs varētu būt tāds, kas mazliet pašķaida ar to piedzīvojumu garu un ar tiem punktiem, kas jāmeklē. Jā, tieši tā. Es arī tagad, kad rudenī bija sacensības, piemēram, negāju orientēties, nu tā, kas skriet, bet vienkārši izgāju pastaigāties. Paņēmu karti un gāju uz punktiem, jo vienkārši, padomāt par kaut ko citu, pakoncentrēties, paskatīties dabu, pastaigāties. Un arī rogainīgs, manuprāt, ir tāds foršs veids, kā, piemēram, tagad, kad sezona ir beigusies, vienkārši pabūt kaut kur ārā. Jo, piemēram, tagad 11. novembrī būs brīvības rogainīgs Alūksnē, kur mums ir doma ar vīri arī aizbraukt. Vienkārši pazust uz 4 stundām mežā. Nu, vienkārši prom no civilizācijas un padarīt kaut ko citu. Un kopā. Tā noteikti arī ir tāda ģimenes tradīcija, ko var ieviest, jo ne jau vienmēr rogainīgos ir jāskrien, var jau arī izbaudīt dabu un jā, tieši tā. Galvenais paņemt kaut ko ēdamu, kas garšā, pazerties, paņemt karti, kompasus un vienkārši iet mežā. Jā, ja atgriežamies pie skriešanas, tad pieminēja pirmo maratonu. Kad tu nolēmi skriet maratonu un kā tev tur veicās? Tas bija 19. gads. Es neatceros, vai tas vēl bija TET vai jau Rimī maratons, bet tur es piedalījos. Varu teikt, ka nebija gatava tam, ka es tur piedalos, bet taču vajag to pirmo maratonu, jā. Atceros, bija ļoti karsta diena. Nu tā, ka tuvu pie 30. Un gāja grūti, tiešām gāja grūti, es tam nebija gatava, un karstums arī nav tas mans, kādos laikapstākļos skriet, slikti panesu. Bet, jā, pēc tam jutos ļoti slikti. Nu, protams, it kā gandrījums par to, ka tu esi noskrējis, bet fiziski bija smagi, un tas man īstenībā ir devis ļoti lielu traumu, jo es vairāk negribu maratonu skriet nekad. Tas ir tavs vienīgais maratons arī līdz šim? Jā, vienīgais maratons. Bet tagad ir pagājuši 4 gadi, vai nav doma, ka kādreiz vajadzētu varbūt ārzemēs, varbūt kaut kādu izaicinājumu? Es nezinu. Pagaidām man liekas, ka tiešām nē, varbūt tas mindsets bišķiņ jāpamaina. Varbūt, ka negribēsies vairs skriet ultras, uzskriet maratonu, bet tagad, ja tu man prasa, nē. Bet interesanti, jo, piemēram, maratons tā ir gara distance, bet neskatoties uz to, nav tāds, ka tev ir pret garām distancēm, tu sāki skriet ultras. Kas ir tieši tam maratonam pa vainu? Varbūt, ka tas ātrums, kad man bija toreiz 3:45, kas nav nekas spīdošs, bet labi, priekš pirmā maratonīt kā ok, bet es jau kā sacensību, man tāds sacensību gars, man gribas tā kā uzlabot, es zinu, ka es tur
iešu un nesīšos, vai ne? Nu, vai es to gribu? Droši vien, ka nē. Jā, trenējies, veicu šo te maratonu, sāki stirnabukos skriet. Kurā brīdī tu izdomāji, ka vajag tomēr kādu profesionāli un iet pie trenera trenēties? Būtībā sanāca tā, kad stirnabukos es piedalījos, tā, beigās jau diezgan pavirši, kaut kur aizbrauc, kaut kur nebrauc, varbūt nebija tik liela tā interese vairāk. Un tad es noskrēju savu pirmo lūsi, kas bija Kandavā, 21. gadā, ja nemaldos. Jāprecizē. Un tas bija mans pirmais lūsis. Es domāju, jāpamēģina. Noskrēju tīri ok, man liekas, bija 5. starp meitenēm. Pēc tam jau nāca arī nākamais lūsis, kur jau man bija tā 3. vieta Meža parkā, kas arī bija wow, priekš manis, jā. Un pēc tam jau pagājuši gadu bija trejbuks. Es domāju, vajadzētu noskriet. Reāli, visas 3 tā, kad, vismaz ir tie 3. Gribēju arī skriet, lai būtu ieskaita, bet man tas, ko es gribēju, bija tieši lūsis. Bet tā kā pirmajā posmā strīķipē bija vilks, es domāju, nē, nekāds vilks. Labi, paņemšu stirnabuku distanci. Un tad tā arī es to gāju, es vienkārši sāku, skrēju to strīķipi, 5. vieta, gāju tur kā gāju, bet, ir ok. Un tad jau nāca nākamais, tur bija 3. vieta Tervetē un Lielajā ciemā arī 3. vieta. Un sanāca tā, ka tajā kopsumā es arī paliku 3. tajā kopvērtējumā, kas bija, tā kā arī mērķis un sanāca labi beigās. Un par šo te godalgu, tā kā tām godalgotām vietām pienācās nākamam gadam abonements bezmaksas. Man likās forši, jo tas īstenībā diezgan arī atsver, visu dalības maksu. Tā ir forša balva. Es domāju, labi, man ir bezmaksas abonements, varētu patrenēties, tad tiešām piedalīties visos posmos, un tad atlika izvēlēties tikai to distanci. Un tā kā, patīk man to lūsi skriet tajās reizēs, domāju, labi, vajag satrenēties tam lūsim. Bet es ar lūsi gāju ar tādu domu, kad nevis cīnīties varbūt par vietām, par godalgām, bet vienkārši mierīgi noskriet konsekventi, tā, ka no sākuma līdz galam, lai tā forši sanāk, bez mocīšanās, tā, smuki. Domāju, labi, rakstīšu supervaroņiem, kam pēc citam. Rakstīju Anetei, vai viņi būtu gribētu man trenēt, vai būtu gatavi man trenēt, viņi man atbildēja, ka jā. Un tā arī tas aizgāja, pateicoties šim te trejbukam un visām tām apstākļu sakritībām. Es biju īstajā vietā, īstajā laikā. Tā arī es tiku pie supervaroņiem. Un kā tev veicas ar treneri? Varbūt var arī dot arī mums ieskatu savā treniņu plānā, kā izskatās tava nedēļa. Droši vien mainās vai sacensības vai nē, bet tā aptuveni varbūt dod ieskatu. Mana treniņu nedēļa sastāv no 6 līdz 7 treniņiem. Ieskaitot to, ka man piekdienas ir brīvas. Tātad ir kāds dienas, kur ir 2 treniņi. Protams, ir arī vingrošana. Vismaz 2 reizes nedēļā ir jāvingro, un tas ir pareizi, jo iepriekš es ar to tā beigi nenodarbojos. Daudzi mēs grēkojam. Jā, labi, ja reizi 2 nedēļās es aizgāju sporta zāli, bet nē, tagad katru nedēļu 2 reizes jāvingro. Ir parasti pulsa treniņi, vienkārši mierīgi pulsiņā skrienu, intervālu treniņi, kalnu treniņi, garie treniņi. Tā kā, jā. Kas ir tev mīļākie treniņi no šiem te nosauktajiem? Neticēsi, bet kalnu. Jo dažus gadus atpakaļ, kad Jānis Zilvers man teica, ka man jāskrien Siguldas kalnu maratons, es teicu, ka es to nekad nedarīšu. Ka kalnu nav priekš manis, es nemāku, viņi ir grūti, es vienkārši negribu. Un tagad kalnu treniņi ir viena no tiem mīļākajiem, kad ir jākāpj, jāskrien. Arī intervālu treniņu, sprintiņu man patīk tie treniņi, kur es varu sevi paspiest uz priekšu, tā kā iziet ārā no savas komforta zonas. Tie ir tādi foršākie treniņi. Par velti arī tu Siguldā dzīvo, un tad arī, man liekas, Siguldas kalnu maratons jau tā lēnām arī
pievelks klāt kā tāds, mājas skrējiens, tāds, jau pieminējam Siguldas kalnu maratonu, tad jau runāsim arī par tavām šī gada 2 ultrām. Kurā brīdī tu nonāci pie domas, ka es esmu gatava skriet ultras? Es pati nenonācu, man liekas, Aneta teica, ka esmu gatava. Jo sanāca tā, ka tā sezona es tiešām biju koncentrējusies uz to, ka es skriešu lūšus, un tas arī būtībā būs viss, jo tas bija tas, kādēļ es sāku trenēties. Supervaroņos. Un pamazām sanāca tā, ka pienāca klāt vēl tomēr kaut kādas sacensības, tas pats pasaules čempionāts, kur aizbraucu un noskrien ziemu vēl pa sākumā. Un tad nāca vilks. Un es īsti nevarēju saprast, vai es varu, es gribētu, bet vai es varu. Un tad Aneta man ļoti skaisti nomotivēja. Viņa man uzrakstīja tādu foršu ēpastu, kur tiešām pateica, ka es to varu un ka man ir jāmēģina. Un, protams, pieteicos, mēģināju teikt, ka es nebaidījos tā nav. Protams, ka bija satraukums, bet bija tā motivācija. Jā. Ja treneris tev tic, tad es domāju, ka tu to vari izdarīt. Jā. Tad uzreiz tā ticība sevi lielāka. Tieši tā, jā. 1. jūlijas, Stirnabuks, vilka distance, 86 kilometri, tavs laiks 8 stundas 13 minūtes. Tev izdevās uzvarēt. Sanāk 1. ultra un jau uzreiz uzvar. Kā tu jūties par to? Jā. Tad, kad es pieteicos vilkam, es zinu, ka Strīčpē, man liekas, bija 70 km, un šeit ir pēkšņi tie 86, kas beigās bija gandrīz 89. Un tas jau man bišķi tā kā izbiedēja, bet labi. Jāmēģina ir, ja kas vienmēr var izstāties un tā tālāk. Bet es stāvēju uz starta. Es atceros, ka Andris Ronamojs man paskatījās acīs, pasmaidīja, teica, izbaudi. Es labi, izbaudīšu. Un sākām skriet, un galvenais bija sevi turēt grožos, mierīgi, izbaudi, nesteidzies. Un pirmā meitene tobrīd bija Linda Boldāna, un es redzēju viņu tālumā, es viņu ar acīm redzēju. Domāju, neskriešu viņai tuvāk, es redzu viņu, tā arī es turēšu to gabaliņu. Un līdz tam kaut kādam 11 kilometram arī Linda bija priekšā. Un tad mēs skrējām kopā kaut kādu laiku. Un es saprotu, ka viņa nav vairāk man blakus. Es nezinu, kur viņa pazuda. un tad es tā arī aizskrēju. Tas bija kāds, tiešām 11 kilometrs. Un es tā skrēju un es aizskrēju. Vai tu izbaudīji šo skrējienu? Vai tevi ieslēdzās tā sportiskais gars, kas grib tikt pirmais līdz finišam? It kā jā, bet no otras puses tu saproti, ka tā ir 1. ultra un ka tu īsti nezini, ko gaidīt, vai ne? Un šī ultra tomēr bija par to, ka jātiek līdz finišam. Vienalga, kurā vietā, galvenais ir kustēties uz priekšu, mērķiecīgi domāt labas domas, nedomāt, ka ir grūti un vienkārši blies līdz galam. Un tajā brīdī, es apziņājos, ka esmu pirmā, un arī, protams, cilvēku kontrolu punktos saka, tu esi tur pirmā, bet es jau nezinu, cik tālu ir aiz manis, ne, tā otra meitene. Tā kā, varbūt varētu teikt, ka es kaut kādā brīdī centos tā kā mukt, arī kontrolu punktos ilgi centos neuzturēties. Tā arī es gāju, līdz mēs izskrējām cauri tam finišam pirmo reizi, kur bija kontrola punkts, un Aneta tieši stāvēja. Viņa teica, tu esi ļoti labā attālumā, vienkārši turpini līdz galam, tev nekas cits nav jādara. Un tā es arī aizgāju. Ja runājam par finišu, tad es saprotu, ka tur bija tāda situācija, ka tev GPS tur bija kaut kur pazudis un negaidīja tev vēl tik ātri. Tur bija tā, kad es skrienu, un tur ir tas celiņš tā uz augšu, kur ir tā arka. Un es ieskrienu, un neviens kā neko. Es domāju, labi, es zinu, ka esmu redzēju, es nezinu, vai es biju redzējis, ka ir tā lenta vai kas, labi, es ieskrienu iekšā. Rimants tur stāv tāds, skatās uz mani, kas tur signas vēl labi ir. Es ieskrēju, kas tam manis nospiež pulksteni, un viss kārtībā. Rimants teica, ka tas GPS kaut kur bija apstājies vienā punktā, un tā arī palicis, un viņi man negaidīja. Un tam man bija vēlreiz jāizskrien atpakaļ.
Viņi sagatavoja lenti, un tad es skrēju vēlreiz. Un es domāju, nu, kurš vēl divreiz varēja izbaudīt finišu. Un tā lenta man tagad stāv mājās pie sienas. Vai kā tā pirmā ultra atmiņā patiešām paliekoši finišējot divreiz. Jā, tieši tā. Tas tāds iesvētīja tev ultra lauciņu. Jā. Nē, nu forši, ka jūs man negaidat. Nu, te jau viss kārtībā. Jā, runājam par vēl pirms Stirnubuka starta. Tu rakstīji pēc tam sacensību atskatā, ka pirms starta tu ieturēji nemainīgas brokastis, pirms sacensībām tavas power brokastis, spēka brokastis, saki nemainīgas. Kas ir vienmēr brokastīs pirms sacensībām? Tā vienmēr ir pilngraudu auzu pārsla putra zemesrieks sviesta. Tas ir tas tavs... Tas ir tas, kas man strādā. Tas ir tas, ka es zinu, ka man vēders pieņems, un tas ir atstrādāts jau, un es zinu, ka viss būs kārtībā. Jā, pirmā ultra. Protams, skaidrs, ka ultrās svarīgi ir arī šis tev uzturs. Vai tevi nebiedēja par to, kas sagaidīs trasē, kurā brīdī tev gribēsies ēst, jo ja nebija veikts tik liels kilometru daudzums, vai iepriekš tas bija atrunāts ar treneri un nebija par to satraukumu? Tas bija viens liels eksperiments, tāpēc, kad es neskapēc biju iedomājusies, ka esmu pilnīgi un totāli pret žalējām. Tāpēc es arī uz to ultru nebiju paņēmuši žalējas. Es nezinu, kāpēc man bija kaut kāds tāds... it kā nebija nekad problēmas tām žalējām, bet kaut kā es domāju, nē, es viņas negribu. Un tad man bija, protams, tur tās soma, tā veste bija sabās pilna kaut kādām končām un žalēju končām un tur koliņu un kas, bet, nu būsim reāli, ar to nevar iztikt. Bet, jā, es skrēju, it kā jau viss bija kārtībā, nebija tā, ka grūti ēdus tās končas un kas man tur vēl bija, un arī kontrola punktos daudz koliņu padzēru. Bet bija viens brīdis jau uz beigām, kad es tik ļoti gribu ēst, ka es nevaru izturēt. Un man liekas, ka tas bija tieši pēc kaut kāda 60. kilometra pēdējā tā Stirnubuka cilpa. Es domāju, nē, man jākustās ātrāk, kustēšos ātrāk tikšu ēst. Un jā, un tad es sapratu, ka tā nevar. Nu, kad man tur tās končas tur vispār nedara, un tā, ja es skriešu vēlreiz kādreiz ultru, jā, tad man ir tomēr treniņos žalēs jāpieradina vēders pie žalējām, jo tas neies cauri. Labi, man bija kaut kā tā enerģija varbūt uzkrājusies iepriekš vai kā, bet nē, tas uzturs bija pilnīgi galīgi garām. Bet ar visu to tev izdevās uzvarēt, un ja mēs tagad tā, protams, provizoriski domājam, varbūt, ja būtu vēl sakārtot šis te uzturplāns ar žalējām, vai tu domā, ka tas rezultāts varētu būt vēl ātrāks? Ļoti iespējams, jo pēc tā starpfiniša, pēc tā 60 kura tā kilometra, kad atkal ir jāskrien prom no tā sacensību centra, tad tā pēdējā cilpa tiešām ir grūta. Es pat mazu skāpumu skāpu, jo es sapratu, ka es nevaru. Varbūt jau droši vien es jau žēloju pārāk daudz un pažēloju, bet var jābūt. Var jābūt, jā. Par ko tu domāji skrienot? Vai tas bija, ja nerunāju par izsalkumu, varbūt brīdī, kad tu tikai vienu domu ēdienas? Kas bija tas, kas notiek galvā? Kā kaut kā sevi motivēja, vai kas bija tas, kas notika tavā galvā? Nu jā, klausoties podkāstus un citu skrējēju stāstus, bija tādi skrējēji, kur teica, ka ne par ko nedomājat. Man liekas, kā ne par ko? Kā ne par ko? Tev taču galvā kaut kas notiek. Tu domāji par darbu vai, es nezinu, draugiem, ģimeni. Par kaut ko tu domā. Un es skrienu, un es saprotu, ka es arī ne par ko nedomāju. Tā man likās, ka es domāšu par darbu un kaut kas tur man radīsies, kad spoži ideja, vai es kaut ko atcerēšos, ko es neesmu izdarījis, vai kā vajadzētu izdarīt. Bet reāli bija tā, ka es ne par ko nedomāju. Es vienkārši biju iekšā tajā ultrā un tā kā koncentrējos to skriešanu un kaut kā sevi iekšēji motivēju, kustēties uz priekšu, mērķtiecīgi un neapstāties un sevi tur nežēlot, vienkārši skriet uz priekšā. Un tad es sapratu, ka tiešām var tā globāli ne par ko nedomāt. Tas varbūt ir vienkārši tā sajūta, ka tu esi šeit un tagad, un nekas cits apkārt nav, ir tikai tas brīdis. Un īstenībā tā ir sajūta, manuprāt, ko tādā mūsdienu pasaulē ir grūti noķert bieži, un būtu tāpēc tās ultras ir jāskrien. Jā, tieši tā, jo nereti ejot gulēt, sākās visādas domas, bet vienkārši nevar aizmigt arī naktī pamosties, un arī atkal nevar aizmigt. Tā kā, jā, tā ultra tiešām atbrīvo to prātu.
Bet, piemēram, skrienot vienkārši bez sacensībām, garos treniņus, vai tu esi no tiem cilvēkiem, kas spēj izdomāt dažādas idejas skrienot, vai tu arī tur atslēdz prātu vai klausies podkāstu, kā ir treniņos tev? Treniņos, piemēram, tiešām tādos garākos, es klausos vai podkāstu vai mūziku vai kaut ko tādu, tad ir tā, kad varbūt sev bišķiņ vajag izklaidēt ar kaut ko, bet tagad varbūt pēdējā laikā vairāk neko neklausos, vienkārši koncentrējos uz skriešanu, uz tehniku un tādām lietām. Jā, pieminēji kolu, tu biji kolu nodēvējis par dieva dzērienu. Jā, tas bija labākais, ko varēja padzerties. Tie burbuļi un tas cukurs bija rītīgi labi. Un cik viņi ir garšīgi, droši vien ar vien garšīgāk katrā kontrolpunktā. Jo zini, kā es ikdienā neatļaujos dzert cukuru kolu sarkanu tieši, tāpēc es varēju uz pilnu klapiņu dzert un es biju priecīga. Kā mums tagad Latvijā ir ienākusies kola, kas ir bez cukuru un arī bez kofeīnu. Es te dzirdu jau apkārt, kāpēc tad dzert kolu? Jā. Man darbā arī kolēģi uzskata man par jukušu, jo es vienīgā dzeru melno bez cukuru kolu. Rekā. Jā, vēl runājot par šo te vilku, kā tu atskaties tagad, vai tev trasē izdevās viss, kā tu biji varbūt iedomājusies, vai bija kaut kāds grūtāks posms, tīri mēs runājam fiziski grūtāks? Man vispār šķita, ka būs vēl grūtāk. Es nedomāju, ka man tas viss notiks tik varbūt viegli. Labi, ja neskaita tos pēdējos 20 km, kas bija izaicinājums, bet es biju pārsteigta par to, kā man viegli tas padevās un kā tie kilometri tiešām gāja uz priekšu. Un es atceros, bija lielais kontrolpunkts, man liekas, ka ap 50 kilometru, kur arī mantas varēja paņemt, ka tur stāvēja viena no organizatoriem, uz mani skatījās, ka pulksnī, tu jau esi te, vai ne? Un tas žests man tiešām pierādīja to, ka man iet labi. Ka tā nav tikai ilūzija vai mans iedoms. Es domāju, ka tev iet ļoti labi, jo tev izdevās ne tikai uzvarēt dāmu konkurencē, bet tev izdevās arī iekļūt top 10. Kādas ir sajūtas tev par to? Jā, tas ir viens no saldējiem brīžiem, kad es varu pacīnīties ar puišiem un tiešām aiziet viņiem garām. Tas noteikti ir, tā noteikti ļoti laba sajūta. Jā, tagad atskatoties, kādas tev vispār bija sajūtas pēc tavas pirmās ultras? Vai bija tā sajūta, ka jā, šī nav pēdējā ultra? Par sajūtām es tiešām varu teikt, ka es jau vairs tik ļoti neatceros, bet es zinu, ka es biju ļoti gandarīts par to, ka es to vispār izdarīju. Ka tiešām pirmā ultra, ka tu tiešām nezini, ko gaidīt. Tev cilvēki var stāstīt visu kaut ko, bet tādā sajūta līmenī jau tu pēc tam tikai pats redzi, kā tas notiek. Jā, es sapratu, ka tā nebūs pēdējā ultra. Tas ļoti priecē. Un, ja runājam vēl par Stirna buku, tad, jā, sezonas kopvērtējumā Lūšu distancē tev ir pirmā vieta šogad. Jā, ir, vai ne? Jā. 5 no 7, manuprāt, posmiem, 7 bija posmi, manuprāt, tev izdevās uzvarēt, vienā tu nepiedalījies un vienā tev bija otrā vieta. Stāsti, kur slēpjas tavs ultraspēks, lai uzvarētu tik daudz posmos? Es domāju, ka tā ir motivācija un disciplīna. Es nebiju izlaidusi nevienu treniņu, man nevienā brīdī nezuda nekāda motivācija. Es tiešām gāju un es darīju. Un ar 7 treniņiem nedēļā vai dažreiz pat 8 treniņiem nedēļā tu vienkārši ej un dari. Tas nav viegli, bet tad, kad tu esi tajā procesā un tev ir mērķis, uz ko tu ej, tad tas ir viegli. Un tā kā es pēc tā pirmā un otrā posma noķēru to sajūtu, ka es varu, jo otrajā posmā es ne tikai uzvarēju, bet arī ieguvu Kalnu karalienes titulu, kas man vienkārši likās kosmos, kā tas var būt, tad tā motivācija ir vēl lielāka. Un tu jau domā par kopvērtējumu, tu jau domā par sezonas kopvērtējumu to finālu. Un tu vienkārši ej un dari. Tās uzvaras liek darīt vēl vairāk droši vien un atver kaut kādu to pārliecības nervu, kas liekas, es varēju šo, es varu vēl un vēl, vai tā ir? Jā, un es varu teikt, ka noteikti tāds sezonas highlights bija Ogres lūsis,
kur es arī varēju iekļūt top 10. Un tas, ka es varu izkapāt tos džekus un aiziet viņam garām, tas deva vēl papildus kaut kādu to būstiņu, kas parāda, ka reāli tu to vari izdarīt. Kā būt tik motivētāji un disciplinētāji, kā esi tu? Nav noslēpums, ka ļoti liela daļa skrējēju, arī tie, kas cīnās par piedestālu, nav ikdienā skrējēji uz pilnu slodzi. Mēs visi tomēr darām darbu, kuram kāds tas ir. Kā nenolaist rokas kājas un saņemties un iziet uz šiem 7, 8 treniņiem nedēļā? Tas droši vien ir tas mērķis, uz kuru tu ej, kuru tu sev pats esi tā kā uzlicis. Man tā kā bija tas, kāpēc tad iet trenēties? Tātad man sākotnēji bija mērķis, ka es gribu skriet lūsi, noskriet viņu pienācīgi, un tas arī palika līdz galam. Un neaizmirst šo mērķi un vienkārši iet un darīt. Un arī treneris pamotivēt, palīdzēt. Protams, tad, kad ir besis, to arī tam trenerim rakstīja, izliec visu savu emociju. Viņš tev pasaka, jā, ir grūti, bet darām, ejam. Katram ir grūti, visiem ir grūti. Es arī ļoti daudz lietas noliku malā. Ja tu man prasīji, kad es pēdējo reizi esmu bijusi kaut kur ārpusē patusēt, es neatceros, es nezinu. Šogad es nekur neesmu bijusi. Tā ir tā pašatdeve un tā noteikti mīlestība par skriešanu. Jā, un tur arī atklājas tās prioritātes, kas tev ir svarīgāk. Un kas ir tie tavi mērķi, jā, tad aiziet uz teātri tajā vakarā vai nevaru, man ir treniņš jāskrien. Jā, es nesaku, ka visiem tā ir jādara, tu vienkārši pats izvēlēs. Jā. Vienkārši mums ir 24 stundas diennaktī, un tad skaidrs ir, kad ir jāsaprot, kas tajā brīdī ir tā prioritāte. Bet vai tev, piemēram, ņemot vērā to, ka tev ir treneri, vai tev arī ir kaut kāda mazā tāda atbildība, ja tev treneri sastādīšu, tad plāni, ka man viņš jāizpilda 100%? Jā, es pēc dabas esmu perfekcionists, kas man daudz kur traucē, daudz kur arī palīdz dzīvē, un man gribas parādīt, kad esmu tas labais audzēknis, kad esmu paklausīgs audzēknis, kad es eju ar visiem 100% iekšā, un kad treneris var tā kā redzēt, cik ļoti es cenšos un lepoties kaut kādā ziņā arī, protams. Noslēdzot par stirnabukiem, kurš tev posms šogad šķiet visgrūtākais vai visizaicinošākais? Vai tas bija tas garākais, vai bija vēl varbūt no lūšu distancēm tāds? Droši vien raiskums, jo man viņš nesanāca. Es pēc vilka notraumējos, un gandrīz mēnesi bija tā kā ārā no aprits, bet es tāpat vizinājos ar velo, es vingroju pie fizioterapeita, darbojos jau es tāpat. Bet tā sacensības, tā pieredze jau vairāk nebija tāda. Un runājot arī turpinot tēmu par uzturu, es arī tajā brīdī, nevis tajā brīdī, bet līdz tam brīdim, es arī ļoti braucu auzās ar to visu, jo nēdu tik, cik vajag. Ja tu skrien ultras vai skrien cik tos treniņus nedēļā, tev ir jāēd. Protams, man to saka treneri, man to saka vīrs, es jau neklausos, līdz tu pats uzkāpus tā grābekļa. Un es raiskumā sāku skriet, riktīgi uzraut to tempu, līdz kaut kādā 3. 4. kilometrā sapratu, ka es nevaru. Man vēl ir priekšā 24 kilometri. Un tad tu nonāc tādā bedrē un jau uz robežu tā kā gribi izstāties, un tu reāli saproti, par ko viņi visi runāja tajā brīdī, vai ne? Un tad tu saproti, ka tu vari skriet līdz kaut kādam noteiktam brīdim, kad tev ķermenī ir tas resurs, tā enerģija, bet kaut kad jau tas arī beidzas. Un tas noteikti bija tas sliktais brīdis, bet man viņu ļoti vajadzēja. Es izcīnīju, 2. vietu, bet tas bija caur mocībām, caur elli pilnīgāko, bet arī šādi sliktie brīži ir vajadzīgi, lai beidzot saprastu kaut ko, jo tad, kad tev saka, tu nesaproti, tev jānonāk līdz tam pašam. Un tas bija mans tā kā wake up call, kā saka, ne? Un tad es sāku nopietnāk arī domāt par to uzturu pusi. Un tagad ir uzlabojumi? Tagad tu jūties labāk? Jā. Protams, es kāpšu soriem un gānos,
Bet šeit jau šis nav par to, ko rāda Sari, bet par to, ko tu vari izdarīt. Jā, cik interesanti, ja runājam par skriešanu, ir tas, ka sākot skriet, vai arī vienkārši domājot par skriešanu kā tādu, ļoti bieži ir tas uzskats, ka skriešana tāds viens no vienkāršākajiem, varbūt sporta veidiem, tādam, hobiju līmenim, jo kas tad tur uzvelc kēdes un skriet? Bet, ja tu sāc to darīt ilgtermiņā, tiešām atklājas, ka tur ir tik daudz aspektu, par ko domāt, uzturs, tāpat šī treniņu plāna, laika plānošana, apavi, apģērbs, tur ir tik daudz lietas, man liekas, kas slēpjas apakšā, ka beigās tas jau nav nemaz netik vairs vienkārši, ne arī vairs tik lēts prieks, kā sāk. Bet, manuprāt, sākums ir tāds, ka tiešām ir vienkārši jābūt tai domai, ka es to vēlos, un tad pats jau viss pārējais sakārtojās, un ja ne uzreiz, tad vismaz ar to tavu tādu pieredzi, ka jānonāk līdz zemākajam punktam, lai varbūt arī sāk domāt, hei, kas tad īsti nav līdz galam kārtībā. Jā, Stirnubuks šogad tev bija ļoti veiksmīgs, vai nākamā gada plānos arī ir piedalīties Stirnubukā un varbūt kādu jau mērķīšu uzlikt? Par Stirnubuku es vēl tā neesmu domājusi, varbūt arī distanci jāpamaina, varbūt jāaiziet to pašu Stirnubuku, bet, varbūt, ka Stirnubuki tiks vairāk izmantot kādu tādu tempu treniņu. Jā, pieminēji šo traumu, un tu teici, ka tu neapstājies, tāpat gāji vingrot, gāji pie fizio. Kas ir tāds tavs ieteikums, kā, ja gadījumā ir trauma un nevar būt skriet tīri, kā skrējējiem neapsēsties divānā un neiekrist depresijā, bet sākt kaut ko darīt, visu maksimāli, ko iespējams darīt? Jā, ja tu, piemēram, pēc tam tiešām, tu gribi atgriezties un iet apritē, tu nevari vienkārši sēdēt, neko nedarīt, tev ir jāiet. Lai ātrāk tu tiktu atpakaļ, tev ir jāiet pie fizioterapeita, tev ir jāvingro. Un nav tā, ka fizioterapeits tev teiks, nē, tagad sēdi, vispār tu neko nevar darīt. Varbūt tā bija kādreiz. Un man arī bijusi pieredze, ka vienkārši pasaka, nē, tikai vingro un visi sēd mierā. Bet nē, tā jau gluži nav. Ir arī cits, ko padarīt. Un tas pats velo, viņš ir tik forši. Pabraukt, pavizināties, arī pamainīt bišķiņu kaut ko. Nevis laiku tik skriet, bet būt tajā kustībā. Tas jau pēc tam tikai tev nāks par labu. Jo, ja tu apsēdīsies, neko nedarīs, iespējams, tev tas process, atkal iet apakaļ skriešanā, būs ilgāks. Tāpēc noteikti nē. Nekrītam rudens depresijās nē, kustamies un daram. Ko var darīt lietas labā. Šogad tev bija iespēja arī pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā kalnu un taku skriešanā. Kāda bija tava reakcija uz to, ka tev piedāvāja šādu iespēju? Ja nemaldos, tas bija 9. marts, kad es savā e-pastā saņēmu vēstuli no Toma par to, ka man tiek piedāvāts braukt uz šo te lielisko čempionātu. Un man bija, jā, es gribu braukt, bet man darba specifika ir tāda, ka man mēnešu pirmajos datumos ir jābūt darbā. Un es sāku štukot un domāt, un es to e-pastī sprintēju un pārlasu, un tur tie datumi, un es tā bailīgi eju pie savu vadītāju, saku, es izdarīšu visu, es sarunāšu ar visiem visu, lai viss ir kārtībā, lūdzu palaidi man uz čempionātu. Brauc! Un tas bija tik vienkārši, un es arī Anetei rakstīju, jā, kad forši man ir šāda iespēja. Un saka, jā, uz priekšu, trenēsimies, brauc. Un man tas bija tā doma, ka tu kaut kādā sporta veidā vari pārstāvēt savu valsti. Man nekad sapņos nebūtu rādījies, ka es to varēšu darīt. Tāpēc tev vispār nebija šaubu, ka tu to gribi ļoti. Kāda bija sajūta uzvalkot šo te formu, būt izlases sastāvā, ierasties tur? Tas bija tik pacelājoši, bet vienā brīdī, protams, arī bailīgi, jo pats pirmais starts, kas bija vertikālais kilometrs, es stāvēju skarts uz starta, un skatos pulkstenī, man jau ir puls jau 100 pāri, jau nesākot skriet, un tu tur stāvi, kaut vai vienalga, kaut vai beigās, un tu skaties uz priekšu, un tie sportisti. Tas bija tā, ka tavs starts pasaules čempionātā. Tas bija forši. Tad sapņa sajūta, eiforija. Jā, tiešām, tā kā sapnī, vai tiešām es esmu šeit. Vertikālais kilometrs.
Pastāsti, kā tev veicās, kā vispār šajās sacensībās, kas tas ir šajā gadījumā? Jā, tad vertikālais kilometrs ir 1000 augstmetru uz augšu. Ja nemaldos, distance bija 7 km gara kopumā. Jā, kāpšana. Ja tu neesi ritīgs pro sportists, tu vienkārši kāp, cīnies un grūsties. Un jā, kas īstenībā man bija tāds atklājums, kad sākot startēt un skrienot, jo sākumā bija tā kā plati iela, pa kur skriet, un pēc tam mēs uzējām augšā uz taku, kur ir ļoti šaurs, kā tās meitenes ar tiem elkoņiem grūstās un ņemās. Šeit Latvijā neko tādu nepieredzēs. Tas bija jau pirmais šoks. Es saprotu, nebūs nekāda grūstīšanās, un es gāju garām un kāpu, un likās, nav forša, bet, pasaules čempionāts, vai ne? Un tad tu vienkārši kāpu un cīnies, un bija arī meitenes, kas stipināja, skrēja uz augšu, bet tur brīžiem pierādījās, ka tā kāpšana ir ātrāk nekā tā tipināšana. Protams, trase iet un ir stūrīši tiek nogriezti, labi, pievērsim acis, tā notiek, bet tas pats pēdējais kāpums, kas bija visstāvākais un kur es redzēju mūsējos un kā viņi mūs atbalsta ar Latvijas karogu, man liekas, bija šausmīgi grūti. Tev jau tas pulss augšā un tā kāpšana grūta un vēl augstkalna, ka tu neesi pieredzis šeit Latvijā, mums nav tāda retināta gaisa. Un tu kāp, tev ir grūti, bet tie vārdi, tev visi stāv blakus un vienkārši tev saka kāp, un tas tiešām palīdzēja. Un kas ir interesanti, ka arī citu valstu pārstāvi, viņi uztaisīja tādu tuneli gar to taku un vienkārši visi atbalsta visus. Un man liekas, ka tā bija tāda pieredze, ka tā var būt, vai ne? Kad visi ir par visiem. Vienalga, kādu valstu tu pārstāvi, tev viss dzīves uz priekšu. Jā, cik svarīgs ir tas atbalsts, sajust tās gavilas, to uzmundrinājumu, un tas patiešām iedarbojas tiešām kā tāda, var teikt, želeja, kas uzreiz... Jā. Tev liekas, ka tev nav spēka, bet tomēr ir vēl kaut kas tev iekšā, Jā, 1000 augstmetri vai Ziediņkalnā šo var uztrenēt? Var 12 reizes uzkāps un tad būs. Jā, es esmu gājuši. Jā, tas tā ir, bet brīvdienas pilnas ar cilvēkiem Ziediņkalnā, kuri skrien tieši tā augšā lejā un var nonākt pasaules čempionātā. Vai tu izpildīji to, ko tu biji iedomājusies šajā trasē, savu sniegumu, kā tu vērtē? Es droši vien biju, es nezināju, kā tur ir un kā tas ir, un droši vien es biju iedomājusies, kas varētu labāk, bet, būsim godīgi, ja. Varbūt mēs varam trenēt to kāpšanu, bet tur ir citi apstākļi. Tur tiešām ir tas retinātais gaiss un tie kalni, tev ir vēl ātrāk tur jābrauc un jāpierod, bet, ja tu ikdienā dzīvo tādā vietā, un ka tu vari izmantot saviem treniņiem šādus kalnus, tad, protams, baigi likt pretī, nav ko. Bet es darīju visu, ko es varēju. Reāli man bija kādi 3 mēneši sagatavoties tam. It kā maz, it kā daudz, bet darīju visu, ko varēju. Vai bija kaut kāda specifika treniņos gatavojoties tieši šim? Kāpt, un arī augšā uzkāpjot skriet uzreiz, ne? Kad tu uzkāp un skrien, kad tu vari pārslēgties uz skriešanu. Jo tur bija tāds viens posms, kad bija arī skrienama daļa, un tas bija arī tas, jā. Šī nebija vienīgā distance, ko tu veici šajā čempionātā, kas bija vēl viena distance pastāv? Otra bija Mountain Classic, kur bija 2 apļi, ja nemaldos 7 km gari. Arī sākam pilsētā, un tad ejam uz augšu, un tad ejam uz leju atpakaļ, un atkal caur pilsētu, un tā 2 apļi. Jā, grūti, nebija viegli, arī bija kaut kāds tas gaiss tāds spiedīgs un it kā karsts, bet tā atmosfēra atkal bija ļoti, ļoti forša, un tā vecpilsētā bija, kas ir urbāna vide, bija uztaisīta tāda tā kā taka ar visādiem šķēršļiem, lai tā kā vairāk parādītu to taku specifiku. Bet pirmais aplis sanāca labi, bet droši vien par daudz spēku patērēja, nemācēja sadalīt. Tas otrs aplis bija grūtāks, vairāk kāpjums varbūt. Bet visvairāk, kas man tieši palika atmiņā, kad otrajā aplī kāpa augšā, tad tur stāvēja viens
Es nezinu, kas viņš bija treneris vai kas, vai ārvalstu līdzekļs. Viņš man angliski saka, tu esi pasaules čempionātā, ko tu dari skrieni? Bija tāds, es nevaru. Nāc manā vietā paskriet, vai ne? Un tas bija tāds, come on. Bet, labi, protams, tu ej tur cīnies līdz galam, kur tu vari skriet uz skrieni, bet atkal jau cita apstākļi. Grūtāk, bet arī forša pieredze. Vai bija gandarījums pēc šī te izdarītā? Jā. Protams, bija kaut kāds arī tāds sarūktinājuma brīži. Kad liekas, taču varēja labāk, vai ne? Bet atkal es pret sevi ļoti, ļoti kritiska. Ir atcerējis, kas vēl var paslavēt, kas uzrīkstos tā darīt, bet, jā, bija gan gandarījums, bet bija varbūt arī kaut kur tiešām varētu pielikt. Vai esot Latvijas izlases sastāvā, tu jūtīji kaut kādu spiedienu par to, ka vajag varbūt no ārpuses kaut kāds spiediens, ka gaida, ka šie rezultāti būs ļoti labi, pēc iespējas labāki, vai tu sajūti šo spiedienu varbūt no citiem? No mājiniekiem, draugiem droši vien, ka nē. Pats fakts, ka tu esi jau tur, tas jau ir forši un daudz, bet, mēs jau paši zinām, kāda ir dīvāni eksperti un komentētāji, vai ne, un kāpēc mēs tad sūtam tādus, kas tur nevar neko parādīt. Protams, bet, jāmācās tā kā to laist garām un uz to nekoncentrēties, jo tomēr mums ir jāsaprot, kur mēs esam. Mums ir jābrauc uz treniņu nometnēm garām, ilgām, lai spētu šim sagatavoties. Bet, mēs visi strādājam, un tie ir arī līdzekļi, kas jāiegulda. Tā kā es domāju, ka mēs visi darījām visu, ko mēs varam izdarīt. Es domāju, jūs tiešām izdarījāt labāko un arī pie tiem apstākļiem, varbūt, kas tajā dienā bija. Es domāju, ka jebkurā gadījumā, jebkā ietu, vienmēr visi izdara maksimālo no sevis tajā dienā, un, manuprāt, ir jāpriecājas. Es nezinu, kāpēc latviešiem ir kaut kāda problēma atbalstīt tikai tad, ja sanāk labi. Varbūt mums ir tieši jāatbalsta un varbūt vēl vairāk jāuzskava, lai kaut kas tajā reizē nav sanācis, lai būtu tā motivācija, ka tie taču ir manējie, un tad arī tā lielāka tā sajūta, kad es to daru Latvijas izlasē, tad tie ir manējie, kas man gaida mājās un būs priecīgi jebkurā gadījumā. Jā, pasaules čempionāts, kā vispār pagāja šis te laiks, bija šis te sacensības, šie te posmi, bet kā kopumā tu atceries šo te pieredzi citās dienās vai kaut kādos treniņu skrējienos, kāda bija atmosfēra, varbūt kāds aktivitātes, ko jūs darījāt? Jā, treniņus arī skrēja, bija forši paskatīties to Noištiftu pilsētiņu, kur mēs dzīvojām, ka tur ir zirgi, gotiņas, aitiņas, kaziņas, vistiņas un tādas lietiņas. Bija forši tas, ka katru dienu gandrīz bija mums sacensības, un tad, kad mums pašiem nebija sacensība, tad mēs gājām savējos atbalstīt. Vai uz startu, vai finišā gaidīt, tiešām censties viņiem visādi palīdzēt un tur iet kopā, darīt kopā. Aizbraucām paskatīties arī skaistus ūdens kritumus, kas viņiem droši vien ir pierasts, ka visur viņi tur ir, bet mums likās, tā, wow. Mēs centāmies, būt visu laiku kopā, un tas bija forši, un mums tā izlase bija tiešām saliedēta un forša. Vai tu būtu gatava vēlreiz piedalīties nākamajā pasaules čempionātā kalnu un taku skriešanā? Tāds ir mērķis. Un es darīšu visu, ko es izdarītu, lai kvalificētos izlasē. Es turīšu, lai tiešām tā izdodas. Jā, bet lai vai kā šķistu, tomēr ne visi, kurus uzrunā, ir gatavi piedalīties šajā te zem Latvijas izlases skriet pasaules čempionātā. Protams, katram ir savi apstākļi, situācijas, bet kā tu motivētu tomēr tos, kas vai ilgāk domā, vai arī tomēr ir tā, ko tad vai es tiešām varēšu, bet tas cilvēks tiek uzrunāts. Kā tu motivētu viņus tomēr nebaidīties un piedalīties un izmantot šo iespēju? Man, protams, arī pašai bija, ko tad un es jau tur tikko kaut ko sāku tā labi skriet un kaut ko parādījusi, bet tā ir nenormāla forša pieredze. Tiešām aizbraukt un redzēt
tāda veida sacensības un tajās piedalīties. Būt kopā ar izlasi, ņemt no viņiem arī viņu pieredzi, jo tur bija tiešām vairāk dalībnieku, kuri bijuši vairākās sacensībās jau. Un tā kā smelties no viņiem šo te enerģiju un zināšanas un padomus. Un tas jau arī nodara tev tālāk. Jā, runājot par tavu otru ultru šogad, Siguldas kalnu maratons, tā kā mēs runājam tāds mājas skrējiens, tā kā Siguldā dzīvo, arī uzvara Latvijas čempions tituls, tavs laiks 7 stundas 48 minūtes. Kādas ir sajūtas Latvijas čempions titulā? Nu, tā ir tā sajūta, jā, ka tu zini, ka tā sajūta, ko tev nekad neviens neatņems, jā, ka tu vari būt Latvijas čempions. Nu, man mājās ir zelta medaļa. Tas arī ir tas, par ko es teicu, kad nevarēju iedomāties, ka tā var būt, kad tas notiks. Vai tu, ejot uz šo te skrējienu, stājoties startā, tev bija tā sajūta, ka es varu paņemt šo te titulu? Man patīk, ka Andris man uzrakstīja, ka uz papīra tu esi liela favorīte, bet ne jau papīrs skrien. Un tā arī bija. Nu, es apzinājos, jā, ka varbūt tā konkurence nav liela, bet ar man arī viss kaut kas var notikt, vai ne? Palikt slikti, vai tur nedodies notraumēties, vai kaut kas cits. Bet es stāvēju lejā un vienmēr pirms starta stāvu pati viena, pati par sevi, pati savās domās un tā kā noskaņoties un atcerēties, ko treneri man ir rakstījuši un, par šo sacensību stratēģiju vai kā iesākt. Un es arī uz to koncentrējos un es domāju, mierīgi, nekur nav jāsteidz, tā ir ultra. Neviens pirmajā aplī nav uzvarējis, jā, tā kā mēģināt atkal nepārķert, bet mierīgi, viss mierīgi. Tu rakstīji, ka par iziešanu uz startu ar pareizo galvu, vai tas ir tas, par ko tu runā, šis te mierīgs sākums? Jā, tieši tā, visu pārdomāt un tā kā koncentrēties uz to, ka ir jāiet uz priekšu, ir jākāpj, neapstājies, vienkārši kusties, dodies uz priekšu. Kā tev veicās, pirmkārt sākot ar to, ka, manuprāt, vismaz laikapstākļi bija diezgan izaicinoši, jo bija dubļi, bija lietus. Kā tev gāja ar šo pusi ziediņā kāpt augšā? Laikapstākļi bija vienkārši super, bet laikam ziediņš nebija tas traģiskākais, bet kaķīts, ko es ganījos katru reizi, kad es kāpu viņā augšā. Man, paldies Dievam, es biju paņēmusi nojas līdzi, un tas man bišķi atspēkoja, bet 4. reizē tomēr, kad es kaķīti ganīju vēl vairāk, viņš man atriebās, un es tā kā bišķi nokritu, bet tas ir kārtībā, bet jā, apstākļi bija ļoti izaicinoši. Uzkāpt tur viens, bet noskriet ir vēl kaut kas cits, un par tiem dumļiem tur ņemties, un tas bija traki, tas bija tiešām ļoti traki, bet tas bija interesanti, ir ko atcerēties tagad, vai ne, bet pats skrējiens īstenībā gāja labi. Es to trasi jau biju plus mīnus izskrējusi jau iepriekš, es apmēram sapratu, kas man gaida, izņemot dūmus un lietu, bet ņemot vērā to, ka tu zini, kur ir kurš kilometrs un zini tās takas, zini vietas, tāpat kilometri ļoti ātri griezās uz priekšu, par ko es biju izbrīnīta, jo man likās, ka man tas vilksies un es skaitīšu tos kilometrus, bet īstenībā tiešām kilometri gāja uz priekšu. Viss tā kāpšana arī, it kā padevās labi. Vai tev patīk šis formāts, kā ir atgriešanās šajā sacensību centrā? It kā jau ir kaut kāda priekšrocība tam, jo man bija suports, man bija vīrs, kuram viss bija pastāstīts, mēs bijām visu izrunājuši iepriekšējā vakarā, kā kas notiks. Tādā ziņā jā, un arī forši, ka tu kāp kalnā un tev pamotivē un saka, tev tur džeks ir tikai tik priekšā do vēji, tev jāiet viņam pakaļ. Tādā ziņā jā, bija labi. Kā ar uzturplānu šajā gadījumā? Vai tu tiki pie želējām šajā reizē? Ar uzturplānu bija viss izrunāts treneri. Manā piezīme blociņā, kuras mana treniņa dienas grāmata, ko es rakstu, un aizmugurē bija viss matemātiski izrēķināts. Man bija mani ogļhidrātu dzērieni, manas želejas, ūdens, starpfinišos arī vīrs bija parūpējies par koliņu, tā kā man bija viss izrēķināts un viss tiešām labi nostrādāja.
tur es no savas kļūdas mācījos Ilkā, un tiešām tāpēc varbūt arī bija vienkāršāk. Jā, viss izdevās šoreiz, nebija izsalkuma brīžu, bija viss tieši tā kā bija plānots. Jā, viss bija tieši tā kā plānots. Pēc sacensībām aizbrauc mājās, pirms apbalvošanas it kā gribas ēst, bet ies neko nevar. Un tad vakarā pēc apbalvošanas aizbraucām mājās. Es domāju, es neko neēdīšu, iešu gulēt, bet man ir tā, ka pēc sacensībām es nevaru pagulēt to nakti. Pēc lūšiem, stirnubukiem, vilkiem, SKM-iem es nevaru pagulēt. Es tā it kā aizmiegu, bet pēc SKM es arī pamodos 2:30 naktī, vienkārši gāju ēst. Es biju nenormāli izsalkus, man tā gribējās ēst. Un tad es gāju, smērēju kaut kādas siermaizītes ar tēju un ēdu. Un man kaķis arī bija laimīgs, jo viņš arī uzreiz automātiski dabūja ēst. Un tā mēs sēdējām un atkal pēc tam gājām gulēt. Un varbūt, jā, pēc tam nebija labi, vai ne, ka tu nepaēdi. Tev tā atjaunošanās tā kā nenotiek ātrāk. Bet tajā brīdī ķermenis neprasīja, es arī nespiedu. Bet 2:30 pamosties aiziet paēst arī nav slikti. Bet saka, tu nevari pagulēt, kādos šķiet tās ir tās emocijas, adrenalīns, kas tur ir pa vaidu? Jā, tās ir visas tās emocijas, kas ir pa dienu, tas stress, satraukums, jo arī uz starta stāvot. It kā jau nav par ko stresot, tev vienkārši jāskrien, viss tas ir tikai vienīgais tavs uzdevums. Bet tāpat tu domā, kā būs, vai es varēšu, kā sanāks, un visas tās emocijas it kā pēc finiša tev tā kā akmens no pleciem, vai ne, bet tāpat tev domas pa galvu grozās un pa nakti tu vēl skrien un ņemies un tev kājas raustās un tu mosties. Ir tas, ka man neatlaiž vēl tas vaļā. Es pat esmu dzēruši miegzāles, bet arī nepalīdz. Tā kā, bet pēc tam jau ir oka, bet tā pirmā nakts, jā, ir tāda sarežģīta. Bet, ja runājam par atjaunošanos, arī vispār ultrās, cik viegli tev ir atjaunoties pēc ultrām, ko tu varbūt dari? Jā, pēc ultrām ir tā, ka tiešām sāp kājas un tikai. Un ir grūti, bet atkal uzturs un miegs ir tas, kas var ļoti, ļoti palīdzēt. Un kaut kādas pastaigas noteikti ir tas, kas man palīdz. Pēc vilka, diemžēl, man nesanāca ļoti labi atjaunoties, jo tad bija tieši dziesmu svētku nedēļa, ka mēs gājām uz visādiem koncertiem un tad vēl aiziet gulēt, agri celties. Es domāju, ka tas man arī to traumu bišķiņu tā kā paspilgtināja, varbūt viņa arī varēja nebūt. Bet jā, pēc vilka, pēc SKM es biju gudrāka. Es paņēmu atvaļinājumu. Tad man pēc SKM 3 dienas nebija treniņu vispār. Tas gāja pastaigāties, masāžu pistoles, arī masāžu pie fizioterapeita. Tā centos atjaunoties, arī ēst pietiekami. Un zinu, ka tajā 3. dienā jau man bija tā, ka man vairs nebija ko darīt. Es domāju, dod man skriet. Esmu gatava un liest, es gribu skriet. Jā, tas tāda jau neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Jā, tā jocīgi, nezinu, ko iesākt ar savu dzīvi, nav ko darīt. Wow, ko darīt šīm brīvajām stundām? Jā, tieši tā, vienkārši. Jā, tu finišē SKM, apzinies to, ka tu esi Latvijas čempione, uzvarēs arī šajā skrējienā. Šis te pacēlums noteikti finišā ir, bet jautājums vēl, cik ilgi tevī saglabājas šis te pacēlums, varbūt tās labās sajūtas ikdienā, vai tas tev palīdz iegūt to apziņu, ka tu vari sasniegt vēl daudz ko? Droši vien par tām sajūtām, es domāju, ka viņas pārāk īsas, bet zinot sevi un ņemot vērā to, ka es pret sevi esmu prasīga, un es eju uz nākamo mērķi, jā, tā varbūt ir mana problēma, jo vajadzētu to izbaudīt tiešām vairāk. Tas nenozīmē, ka man tagad Facebookā katru dienu jāliek bildes ar to, ka esmu Latvijas čempioni, bet vienkārši tādā iekšējā sajūta līmenī, ka varbūt vajadzētu to vairāk tā kā pabaudīt. Man arī mājās vīrs sauc par čempionu. Es saku, tā kautrīgi, ka piezvanēt, kas tad es, vai ne? Bet, jā, ir jāļauj sevi paslavēt, būt lepnam par sasniegto un tiešām priecāties par to, ka tu esi sasniedzis. Ikdienā jā, protams, darba kolēģi jau
priecīgi par mani un ģimene un mamma un visi, un mamma man vispār sauc par mazo trako meitu un par to, ka es tur ņemos un skrienu un daru, bet tas bija vairāk pēc tā vilka. Tagad jau arī pēc SKM viņa jau, skaidrs, jā. Jau sāk jau pierast, jā. Jā, tieši tā, ja pēc tā vilka bija tāda, wow, tur tāda sajūta, tagad, ok, jā, es zinu, ka viņi noskries. Jau vairāk kārt pieminēji to, ka tu esi prasīga pret sevi, vai tev arī ir tā, ka, jā, es uzvarēju, varbūt, bet to varēju labāk, šo varēju labāk, nākamreiz darīšu to, vai tev uzreiz ir šīs tā kā pārdomas pašai ar sevi, vai tu tomēr ļauj sev arī tādu uzsist pa plecu un teikt, malecis, tu izdarīji, cik tu varēji tajā brīdī? Nu, ir skrējieni, jā, kurus varēju uzsist pa plecu, bet arī uzvarot, tajā pašā, pēdējā sabilas lūsī, ja mēs ņemam, es varēju labāk noskriet. Es tiešām varēju labāk noskriet, bet es tā kā jau biju sarēķinājusi, ka man ir tas lūša tituls jau, ka man tas posms īpaši neko daudz vairs neizšķir. Varbūt tas nospēlēja bišķiņ, varbūt to konkurenci mazliet. Bet jā, es pēc tam rakstīju trenerim, jā, ir forši, bet vienmēr ir tas bet. Jā, vai tu pēc šīs sezonas, ņemot vērā, cik tev tā bija veiksmīga, ja mēs runājam par uzvarām, vai tu esi iegūši šo sajūtu vai pārliecību, ka tagad tikai sākās un es varu vēl vairāk? Jā, un noteikti plāni un mērķi ir arī nepalikt šeit, bet doties kaut kur ārā uz lielo pasauli, uz lielajiem kalniem. Šeit noteikti ir vēl kaut kāds skrējieni, ko es tiešām gribu noskriet, ko es neesmu skrējis, pat Rīga Valmiera vai Vilkaču maratons. Bet ir plānā, jā? Kaut kad. Bija it kā arī šogad, bet tur ne tā, ka es tiešām skrietu, bet es tā kā par to domāju. Bet tur sanāca ļoti veiksmīgi, ka bija pasaules čempionāts, un te man nesanāca Rīga Valmiera. Jā, bet par nākamo gadu un par citiem mērķiem, jā, noteikti ir paskatīties pasauli. Vai ir jau kaut kāds konkrēts skrējiens, ko gribētos? Nav teikts, ka nākamgad, bet vispār ir kaut kāds varbūt, no ārzemes skrējieniem, ja mēs runājam. Protams, kāds UTMB posms, tas ir jau pats par sevi, jā, bet tas kalendārs tā kā palēnām top un cerams, ka jau drīz kļūs viņš skaidrāks, jā. Bet pieminēja arī Rīga Valmiera, tātad ir arī plāns izmēģināt kādu šosejas ultru. Jā. Kāpēc gan, lai tā nebūtu Rīga Valmiera? Vienīgais man biedē tas šausmīgi taisnais gabals. Jā. Takās varbūt, ja tev ir kaut kāda taciņa augšā lejā trūpīta gar ezeriņu vai pagrieziena līkumi, tad Rīga Valmiera, es pat esmu brauks pa to šoseju, es zinu, kāda viņa ir un ka viņa nav tāda lēza, bet tomēr bišķiņ iet uz augšu. Jā, tas man varētu būt izaicinoši, tieši tas monotonisms, kad iet tā trasa vienkārši taisni. Tad gan varētu daudz ko izdomāt, man liekas, skrējienu laikā. Jā, parunāsim par to, ka tu noskriesies, jo nevar sagaidīt, kad es tevi intervēšu pirms un finišā uz ātrajām mazajām intervijām Rīga Valmiera, tā kā tur pie vērta, ka kādreiz tas notiks. Kādreiz tas noteikti notiks, jā. Super. Kā tev šķiet, ja mēs runājam par ultrām vispār, kas ultrās ir grūtākais? Vai tas ir tas fiziskais, vai tas ir tas, ar ko jācīnās galvā, vai kaut kāda plānošana? Droši vien, ka plānošana aizņem diezgan daudz laika. Īstenībā arī pirms SKM man bija tā, ka es nedēļu pirms jau biju visu tā kā sapirkusi, visu uzturu un viss man bija, es tur rēķināju un tā tālāk, bet es pieteicos SKM tikai nākamās nedēļas otrdienas vakarā, jo es nezināju, vai es skriešu. Es tā kā nebiju arī līdz galam izlēmusi. Un tā plānošana, es atceros, ka es sēdēju darbā un domāju un rakstīju, arī tiešām daudz laika aizņēma. Tev jāņem tas, tev jāparedz viss kaut kas, kas varētu notikt. Bet, droši vien, jā, arī tā fiziskā puse. Bet arī mentālā īstenībā viss. Visu to savienot un tikt ar to galā. Jā. Un kas tavuprāt ultrās ir tas pats foršākais, kas var būt? Kas nav citos skrējienos, ko nevar iegūt? Droši vien
tas, ka garš skrējiens, tu esi pats ar sevi, un tev jātiek galā ar sevi. Man liekas, ka tieši man tas ir tas labākais, kad es necīnos ar kādu citu, bet tiešām ar sevi. Tiešām piespiesties, saņemties, sevi mācēt, motivēt, nomotivēt. Tas droši vien ir tas, jā. Jā, tu ieejot tavā Facebook profilā, pirmais, ko es pamanu, ir izceltais citāts angliski gan, bet latviski tulkojot, tas būtu sāpes ir uz laiku, bet izstāšanās paliek mūžīgi. Vai tas ir tas tāds tavs moto sacensībās? Īstenībā tas citāts stāv šausmīgi ilgi jau gadiem, un es viņu ik pa laikam pārlasu. Tas tiešām ir tas, ka tā nepadošanās. Ir grūti, būs grūti, bet, protams, ja tev trauma vai slikti, protams, stājies ārā, bet, kā es saku, tā sevi žēlošana, tam ir jātiek pāri. Tiešām iziet ar to pareizo galvu, ar tām pareizām domām. Un tad, kad tu to pārvari, tad tu vienkārši vari savu lepoties. Un tas ir tas, jā, tas skaistums. Tiešām skaisti. Jā, jau noskaidrojām, ka tavs ultraspēks slēpjas motivācijā, skriešanas mīlestībā un arī disciplīnā. Jā, tas slēpjas disciplīnā. Un es domāju, ka tas arī ir tā tava atslēdziņa uz šiem te panākumiem, un es domāju, ka tev arī ir vēl patiešām daudz priekšā, ko sasniegt, un patiešām to arī novēlu, bet es arī novēlu tev arvien vairāk to sajūtu, uzsist sev pa plecu, ka tu esi izdarījis to darbiņu, ka tu esi malecis, jo es domāju, ka tas arī palīdzēs sasniegt vēl vairāk. Man jāsaka milzīgs paldies tev, ka tu dalījies savā ultraspēku stāstā. Es domāju, ka šis arī motivēs citus nākamgad noticēt saviem spēkiem un saprast, ka tiešām ir jādomā gan par skriešanas treniņiem, disciplīnu un arī par uzturu. Un varbūt vēl kaut kādiem aspektiem, kas attiecās ne tīri tikai iziet paskriet un izdomāt, kurās sacensībās piedalīties, bet vēl mūs noteikti arī motivē un kā tāda sava veida želeja var darboties arī mūzika vai tas, ko mēs klausāmies ikdienā. Un tāpēc gribu jautāt tev, kas būs dziesma, ko tu ieteiksi ultraspēka dziesmu playlistē? Īstenībā man nebija grūti to izdomāt. Tieši atskatoties uz tādu pēdējo lielo skriešanas notikumu, kas SKMs, tad tā būs Mēsas un Laikas un dziesma Sarkanā gaisma. Es ikdienā strādāju Berģos, un tad vizinoties no Siguldas uz Berģiem un Berģiem Siguldas, protams, man skan Spotify, kaut kādas dziesmiņas, uzliku kaut kādu random playlist, ko viņš man piedāvāja, un izskanēja šī dziesma. Tas bija tieši īsi pirms SKM. Es labi noklausīšos, Mēsas un Laikas, un tā neklausos ikdienā, bet labi paklausīšos. Un kaut kā tā dziesma ar to savu piedziedājumu, to kulmināciju man kaut kā aizķēra, un es atceros, ka es viņu klausījos arī pirms SKM, un arī nākamajā dienā, kas bija svētdiena, es aizbraucu uz Ziediņu, es stāvēju augšā, skatījos uz leju, centos atcerēties to visu skrējienu, un arī austiņās skanēja tā dziesma, un viņa ir tieši tā, kas saistās tiešām ar to titulu, ar to Latvijas čempions titulu, un tā sarkanā gaisma ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tur ir teikums, un varbūt vajag ļaut sev dažreiz pārkāpt šo sarkano gaismu, ko mēs varbūt dažreiz paši sev radām, un tā kā iet uz priekšu. Jā, īstenībā to varētu arī attiecināt uz to iepriekš pieminēto sevi žēlošanu, jo var šķiet, ka ir tik daudz tās sarkanās gaismas, kas iedegās, varbūt kāda tulzna vai tur man to vai es jau piekusu, bet varbūt ļaut un doties tikai uz priekšu, vai ne? Tieši. Man jāsaka tiešām vēlreiz liels paldies par sarunu. Novēlu tev arī vēl veiksmīgāku nākamo sezonu un tiekamies ultrās, vai ne? Paldies, tiekamies ultrās, tiekamies takās.